Es nešaubos, ka ik viens no jums kaut reizi mūžā ir iedomājies par to, cik gan tas būtu labi un jauki, ja ikdienā veicamie darbi sagādātu tikpat lielu prieku kā izklaide. Nākamajā stāstā es jūs iepazīstināšu ar uzņēmumu, kas citiem dāvā prieku un svētku sajūtu. Bieži vien, kad vispārināti runājam par dizainu un mākslu, reti aizdomājamies, ka gravēšanas un apdrukas process, kas mums bieži asociējas ar tehnisko darbu, varētu būt pat ļoti cieši saistīts ar minētajām nozarēm. Latvijā esam atraduši uzņēmumu, kas jau 20 gadus ir spējis veiksmīgi attīstīties un tagad jau var sevi dēvēt par vadošo nozarē. Aizsākums idejai radās 1993. gadā, kad tagadējam SIA GEKA valdes priekšsēdētājam Gurijam Bulle bija jārīko sacensības. Uzņēmumu sāka veidot mans tēvs, Gurijs. Tas viss radās dēļ tā, ka viņš rīkoja autokrosa sacensības mūsā. Viņam bija nepieciešams balvas. Tika visādi domāts, kā tas varētu būt. Tur koka balvas, Guskrustaini un tā tālāk. Atradās kontakti, kad Zviedrijā ir kompānija, kur tirgo šīs balvas. Un tā tas viss sākās. Šobrīd uzņēmumā strādā jau 19 darbinieku, un tas var lepoties ar ļoti plašu apdrukas un gravēšanas pakalpojumu klāstu. Piemēram, apdrukāt ir iespējams iepirkumu maisiņus, krūzītes, puzli, pildspalvas, golfa bumbiņas, grāmatzīmes, kartītes, dažādus ādas un auduma izstrādājumus, pogas, kosmētikas iepakojumus, kā arī vizītkartes, plakātus, šķiltavas un citus priekšmetus. Šī dažādība ir iespējama, jo uzņēmumā ir vairāk kā 35 dažādas darba mašīnas, kas to nodrošina. Drukas darbiem, atšķirībā no gravēšanas darbiem, ir vajadzīgs plašāks tehniskais nodrošinājums. Iegravēt ir iespējams gandrīz jebkurā materiālā, un tam ir nepieciešamas 5 dažādas iekārtas. Gravēt ir iespējams uz stikla, metāla, marmora auduma, kā arī uz tik netradicionālām virsmām kā gurķis, olas čaumala, ābols, apelsīns, rieksti vai ozolzīle. Turklāt jāatzīmē, ka tas nebūtu nekaitē pašam produktam, un to pēc tam var pat ēst. Kas mums ir ļoti skaisti, kas man patīk, ka, teiksim, piemēram, draugiem esam taisījuši tēvreizi. Visu lielo tēvreizi uz mazā koloniņa, kas ir, ja? Viņi ar lupu var izlasīt, tu no sākuma neredz, bet lupu tu var izlasīt. Tā kā ļoti smalks teksts un visu kaut ko var uztaisīt. Interesantākais, jā, ir dažādas olas, gurķi, un tad mēs pa viņiem rūpējamies, liekam leduskapjos un nākušajā dienā atdodam klientam un tā tālāk. Starp citu, ir kāds oriģināls veids, kā pasargāt savu telefonu no tā, lai zāgļi nevarētu to tālāk pārdot. Iegravējiet savus iniciāļus uz tā. Lai iegravētu uz sev vēlamo priekšmetu, tas ir jāievieto īpašā tam paredzētā mašīnā, kur ar lāzera staru palīdzību tiek iegravēts vajadzīgais uzraksts vai zīmējums. Svarīgākais gravēšanas procesā ir tas, lai lāzera stars būtu pareizajā fokusā. To var salīdzināt ar fotografēšanu. Ja objektīvi ieliksiet nepareizajā fokusā, bilde sanāks miglaina. Lāzera staram ir iespējams regulēt tā stiprumu, tāpēc ar to var iegravēt gan vieglas zīmes, gan arī pilnībā sagriezt materiālu. Kad lāzers darbojas, nav ieteicams uz to skatīties, jo efektu var nedaudz salīdzināt ar metināšanā radīto. Ielūkosimies, kā top apbalvojuma kauss. Patiesībā process nav tik vienkāršs, jo tas aizsākas jau pie sadarbības partneriem – kausu detaļu ražotāju rūpnīcās Eiropā, kur uzņēmumu vadītāji pavada garas stundas izvēloties kausa sastāvdaļas, kuras vislabāk sadar gan izskata, gan funkcionalitātes ziņā. Viena veida kausa detaļa var sasniegt pat 90 000 variāciju. Kad kausa detaļas ir veiksmīgi atgādātas uz Latviju, kausi tiek likti kopā. Vidēji katram kausam ir 6 detaļas – pamatne, vidusposma detaļas, vairāki gredzeni, kas atdala vienu no otras un pati kausa augšdaļa, jeb bļoda. Kausa pamatu ražošanā izmanto tādus materiālus kā marmors, sarkankoks, plastmasa, bet pašu kausu galvenokārt ražo no metāla. Kaut gan var izmantot arī stiklu un citus materiālus. Lai saturētu visas kausa detaļas kopā, tiek izmantotas dažāda garuma skrūves, kas tiek iestiprinātas kausa centrā un no apakšpuses pieskrūvētas pie kausa pamata. Lai no kausa bļodeņas netecētu ārā šampanietis, tai apakšā ievieto īpašu gumijas blīvi. Lai klients varētu tikt pie sava kausa, viņš veic pasūtījumu aizpildot veidlapu, kurā ieraksta vēlamo kausa izmēru, daudzumu, tekstu, ko vēlas redzēt uz tā, kā arī izvēlēto kausa modeļu kodu. Pēc tam maketētājs klientam sagatavo dizaina paraugu un vajadzības gadījumā nosūta atrādīt. Kad viss ir sagatavots, vajadzīgie kausi no noliktavas paņemti, makets saskaņots, gravēšanas plāksnītes sagatavotas, var sākties pats gravēšanas process. Jāatzīmē, ka uz paša kausa neko negravē. Gravējumu veic uz atsevišķām visbiežāk plastikāta vai metāla plāksnītēm, un pēc tam šo gatavo apdrukāto materiālu uzlīmē uz kausa pamatnes.
Gatavais makets ar īpašas datorprogrammas palīdzību tiek novadīts uz gravēšanas iekārtu. Tad tajā ievieto izvēlēto materiālu un noregulē vajadzīgo lāzera stara stiprumu un attālumu. Noregulē to tā, lai tas būtu fokusā. Pats gravēšanas process neaizņem daudz laika. Šādu plāksnīšu izveidē vidēji nepieciešamas 3 minūtes. Gatavās plāksnītes sagriež un uzlīmē uz kausa pamatnes. Tehnika, kā šīs plāksnītes ar gatavo uzrakstu tiek piestiprinātas pie kausa apakšdaļas, var tikt pielīdzināta novelkamās bildītes darbības principam. Nu, kauss ir gatavs un gaida savu saņēmēju. Sijā Geka palīdz ne tikai īstenot visneiedomājamākās klientu vēlmes, bet arī paši rāda dažādus suvenīrus, kurus šobrīd var apskatīt uzņēmuma veikalā Bauskā.